Tātad pirmais kontroldarbs un pirmā daļa ir veltīta administratīvajam procesam iestādē. Administratīvais process vienmēr sākās iestādē. Uzreiz jāpasaka, ka Latvijā ir divi administratīvie procesi. Vienu regulē administratīvā procesa likums, un otru regulē administratīvās atbildības likums. Tātad viens ir par administratīviem aktiem, otrs ir par administratīvu atbildību, par sodiem. Uzreiz jāatcerās, ka ir šie divi procesi. Tātad APL atšķirās no administratīvās atbildības likuma. Tātad jāatcerās, ka ir divi dažādi procesi. Viens ir par sodīšanu, par atbildību, otrs ir par administratīviem aktiem, par atļaujām, licencēm, dzimšanas apliecībām un tā tālāk. Administratīva atbildība ir saistīta par sodiem. Sodi. Tā, mums būs atsevišķas lekcijas arī tieši par administratīvu atbildību, administratīvas pārkāpumu procesu. Mēs sākumā runāsim par procesu iestādē, kas saistīts ar administratīvu aktu izdošanu. Tātad APL ir par administratīviem aktiem. Un mēs jau šodien konstatējām, ka ir 4 veidi iestāde. Tātad iestāde kā tiesības subjekts. Tātad var būt iestāde, kas pārstāv publisko personu. Un tas var būt arī privāta persona, kurai piešķirts pilnvaras. Tā var būt struktūra vienība. Tā var būt viena amatpersona. Un tātad svarīgākais kritērijs, ka šīs iestādes pilnvaras, tātad valsts varas pilnvaras, ir piešķirtas vai uz normatīva akta pamata, vai uz tātad līguma pamata. Vēl viens termins, kas ir jāizskaidro, ir pārvaldes joma. Tad pārvaldes joma obligāti saistīta ar publiskām tiesībām, bet jānošķir no konstitucionālām tiesībām un krimināla tiesībām. Tātad, pirmā definīcija, kas ir iestāde, iestādes rīcība publisko tiesību jomā. Tiesības jānošķir no politikas, un jāatcerās, ka šī pārvaldes joma tieši tikai saistīta ar publiskām tiesībām, un tātad nav profesionālās un nav krimināla tiesības.